Kopā mēs esam spēks. Sumināti. Šorīt no rīta, kad es gatavojos braukt uz šajien, kā ierast devu buķi saviem 4 bērniem, un man pašam bija tāda sajūta, kad ir svētku diena, īpaša svētku diena. Paldies maniem vecākiem, paldies mammai un tētim. Viņi man radīja, ielika spēku un prātu un palaida pasaulē. Neapmaldījos. Tētis iemācīja domāt un būt pieklājīgam, tāpēc es būšu pēc iespējas īsts un daudz laika neaizņemšu. Vien vēlējušies svinīgajā dienā, šodien uz šīs skatuves, uz manas mammas, aktrises Valdes Fremuts, skatuves man tēta dzejnieku Māra Čaklā dzejoli. Tas brīdis. Man patīk tas brīdis, kad cilvēki skaisti kļūst. Tādi paļāvīgi un droši. Tas brīdis, kad cilvēkā sākās atbrīvošanās. Tas brīdis, kad māla pikā, dzīvība ietrīsējās un dvēseli iedziedājās kā strasts marta vējā. Tas brīdis, kad darbs dzemdē darbu un nojauta dzemdē nojautu. Muskuļi springst, maskas krīt, kupri iztaisnojas. Tas brīdis, cik daudz prasa viens tāds brīdis. Lai kā arī nebūtu brīdis, tu neesi uz ceļiem līdis. To arī mums visiem novēlu. Paldies. Paldies Čaklā kungam.